esta canción que se llama Viento para toda la gente que está lejos de su casa. Jā, labrīt no rītniņa, šo skaisto rītiņu. Bija plānots braukt apkārt Sierra Nevada kalnam, bet tur augšā ir, ne apkārt, bet arī tur vienā vietā pāri viņam jāpārbrauc. Bet tur problēma ir tāda, ka baigais augstums, tur ir augšā kā minimums -1 grāds. Nu, vot, un tad es nolēmu, ka es gar šo kalniņu pabraukšu un braukšu lejā uz jūru un pamainīšu plānu. Tikko bija pirmais mans enduro. Bija viens smieklīgi, bet... Pirmais īstā piedzīvojuma prieciņš man ir piemeties. Var sakot, mēs ar manu Ducati braucam. Un es tā pa kalniem, pa serpentīniem lēnām, mierīgi braucu, bet hopā vienā brīdī pazūda pakaļējās bremzes. Un kalnos vissvarīgākās ir pakaļējās bremzes, jo braucot lejā pa kalnu, priekšējām bremzēm ir kategoriski aizliegts bremzēt, izņemot, tur ir var, bet ir jāmāk to darīt. Bet priekš iesācējiem, kā man, priekšējās bremzes netiek izmantotas, tikai aizmugurējā un ar ātrumu. Pirmām kārtām bremzē ar ātrumu, un tad piebremzē ar pakaļējo bremzi. Nu lūk, un paskaties, nav. Tagad es uzpumpējos, viņš atkal parādies, bet te bija ļurkājās, vienkārši tas pēdē ļurkājās, un šķidrums ir iekšā, viss ir, bet tagad es papumpēju, un viss ir. Bet es jau sazvanījos ar Malagu, es esmu 100 km attālumā no Malagas, un braucu uz turieni, jo jāapskatās, jo man vēl cik dienas jābrauc pa kalniem, un šitā akstīties nevar. Līdz ar to viņi vai nu mēģinās sataisīt uzreiz, vai vienkārši iedosmēt citu motociklu, ja? Nu, tā kā redzēsim, ja? Braucam uz Malagu. Un tad motociklu. Nu, klausies, traks var palikt, un tagad bremze ir parādījusies atkal. Nu, labi, zini kā, es esmu pieredzis bremzēt ar ātrumiem, un tad pēdējā brīdī vēl ar kājas bremzi. To bišķi ar aizmugurējo. Bet tagad tā kā uzticības tam nav, tad ir laicīgāk taisa otrādīgais no sākuma ar kājas bremzēju, un tad ar ātrumiem, lai pārliecinātos, ka viņi ir. Galvenais tāds iekšējais stresiņš nav, bet cik labi, ka es neaizbraucu tur augšā tajos kalnos, tad man, jo tur ir serpentīni krietni lielāk bīstamāk, un tur man bailīte būtu riktīga. Paskaties, kas mums ir. Mums ir pirmais luksofors, pilnīgi negaidīti. Sāk arī saulīt parādīties, apdvēseli siltāk uzreiz. Skaistā tādā ielējā, kad iespīd arī saulīti tik skaisti. Un pakaļas bremze strādā. Es nezinu, kas pa lietu, tas būs interesanti noskaidrot. Vienkārši vienā brīdī viņa pazuda. Un tad viņa papumpēja kārtīgi. Un atkal parādījās. Hei, tu zini, kas tur notiek. Kas tam manam Ducatī lēcies? Kāda vecuma krīze, tāpatās kā man. Un skatīsimies, ko šī pilsēta mums piedāvā. Paskaties, kādas priedītes te visu riņķī un tādi forši kalni. Ne smilšakmens, bet viņi tādi mazliet, te vēl smilšakmens ir tāds. Bet man, kur riktīgs akmentiņš, tas man patīk. Nu, paskaties, šis ir mans, šitā man patīk. Šitā ir kaifīgi. Kaifs pilnīgs. Pakaļs bremze nestrādāja, bet kaifs ir tāpatās pilnīgs. Super! Galvenais, jebkurā dzīves situācijā nezaudēt optimismu. Bet šis brauciens man ir tiešām tāds pārbaudījums. Ir jautri.
klausies, es esmu nonācis vietā, kur tāds vējš ir. Un te ir vējš kombinācija ar serpentīnu. Un iet kaut kādā līkumiņā vai kaut kur, tad no sāniņa bang, šusit kāda brāzmiņa. Un tāda forša bailīte, es jums teikšu. Tā, man te sieviņš mēģina sazvanīt. Te ir lietus bijis. Nu, tātad man Honda Shadows, kas ir tāds, viņš ir ļoti līdzīgs Harley'am Davidsonam, kruīza tipa motocikls, ļoti zems, zemu smagumu centru, un sānu platums nav liels, salīdzinot ar šo motociklu, viņam lieli sāni ir, un plus vēl koferi, ja, un tad viņam ir, kur atdurties. Un tad ir serpentīns, tad ir vējiņš, tad ir mana bailīte, un komplektiņš ir labs. Nu, paskaties, kāda te mums liela peļķa ir. Diemžēl es tagad uz viņu nevaru skatīties, man jābrauc. Klausies, te ir baigais vējš. Es esmu jau praktiski blakus jūrai, un jūra redzama, bet no visām pusēm tā pūš, klausies, te ir riktīgs darbiņš. Esmu ieslēgts avārijas uguņus, jo 120 vietā es esmu spējīgs pabraukt 85. Vairāk es nevaru, jo man reāli jāstrādā visu laiku no vieniem, tad no otriem sāniem baigi stipri pūš vējš. Es neatceros, no kurienes bija. Mosties jau svabadais gars. Klausies, un te agrāk mana skorpioniskā daba bija ļoti spēcīga. Man patika piedzīvojumi, vētras, vēju, lietas, zemestrīces, turbulence, viss. Kaut kā pēdējā laikā man gribās mierīgu dzīvi. Un tagad, kad es esmu uz Spānijā, te pie Malagas, kur plosās vētra, vēji. Tā saka, es piesaucu, tas skorpions man mostās tā kāra pēc kaisles piedzīvojumiem, vētrām. Jā, jau tad ir tiešām tāds azarts un vēlme, īsturība parādās un griba izietam cauri. Tagad, gribās pie glāzes vīna vai labas kafijas pasēdēt siltā vietiņā. Un kāpēc es braucu uz Spāniju, ko? Īstenībā es jau gribēju siltumu un mieru un pakaifot mocīti, bet dabūju pretī baigos sānvēju. Un man kā parādās šitie te zilie tilti, tad man mīziens sāk nākt virsē, jo tur parasti ir vislielākie sānvēji. 40 km palikuši. Un es grūti nomocījis esmu, bet tagad man beigies pārsteigums, prieciņš ir pasties. Tā, atliedzēšu. Starbucks, espresso. Nedomāju, speciāli atbraukt uz Malagu, bet visu laiku tā kā aizbremzi strādā. Bet, zini, drošības pēc ir jāpārbauda, jo mazums, kas tajā svarīgākajā brīdī, kad tiešām vajadzēs nobremzēt, tad, un viņas nav. Hertzride Malagā. Mēs skatāmies, kas mums tur ir. Šobrīd office ir ciet. Noliksimies te patās. Hello! You finished your drive or you're working here? No, I'm working. You're working? I'm waiting for you. Excellent. Excellent. Čau, Miķītis nosprāts, bet man ir baigā laime. Klausieties, man samainīja mods. Paskatieties, kas man tagad būs. Jā, BMW 1250 GS. Klausies, būs baigais skaips vizināties. Jā. Ar šito brīnumu pabraucām fantastisks vērķis. Es esmu viņai iemīlējies pilnīgi un galīgi. Tāds komforts, jauda, ērti braukt.
Nu ko, tagad arī man sevi mazliet jāpamīl un jāaiziet paēst. Es kaut kādu glaunu restorāniņu atradu un ja jau tāds mocīts ir, forši arī pa glaunu jāpēd klausies. Pašā sākumā A7000 ceļam, tur ir tādi daudz forši mazi restorāniņi, bet tā strauji braucot, viņi var paskriet garām, un tad es netīšām ieraudzīju šo restorānu, kur saucās Trepaola. Trepaola, nezinu, var redzēt, Trepaola restorāns līdzīgs, tikai vienkāršāks mazliet, bet nē, principā tikpat līdzīgs, ārpus vienkāršāks, mazliet vēl tālāk kāds kilometrus 5 un forši būrsma cilvēku daudz un atrada vietiņa priekš manis stūrī, kur pasēdēt. Un jā, kaifoju. Atsakot, super pelnītas pusdienas, vietējais kalnu ēdiens, kas ar viņu tradicionālais ēdiens izvēlējos. Būs labi. Nu, jūtamā deutsche kvalitāte. Jā, praktiski kvadratiski gūt. Baigā jauda, ļoti ērts, ievieš tādu dziļu respektu ar savu rūkoņu, viegli vadās un tāds draudzīgs, jā, lietotājiem draudzīgs motociklīts, uzreiz tā sapratos ar viņu un jā, tiešām es izbaudu šobrīd. Tas ir tas mieriņš, kaifīgais, klusums un miers. Tas, ko es gribēju, kalni, līkumots ceļš, tāds dziļš iekšējais dvēseles miers. Arī šodien pusdienojot es sastapu ziņu par Paulu Dukuri, ka viņa aizgājusi viņa saulē. Un jā, sirga ar dziļu depresiju, ārstējās. Un Armands Simpsons ar tāpatās paskaties, arī viņam neiet viegli, bet viņš ir ticis uz kājām, stipri stāv uz kājām, bet vajadzīga savu zāļu deva, jā, lai noturētos. Man, paldies Dievam, tas viss ir tādā vieglā formātā. Es neesmu to visu ielaidis, man ir forši cilvēki apkārt, kas man, protams, triggerē, nenoliedzami. Provocē, kā sistēma pārbauda, bet viņi ir ļoti atbalstoši, ļoti palīdzoši. Un jā, ka tajā brīdī, kad es sāku darīt to, ko es ļoti vēlos, būt uz sevi, būt priekš sevis, tā es sajūtu lielu atbalstu. Tas ir baigi svarīgi. Tā kā mīļie, mīlam sevi, rūpējamies par sevi ļoti. Klausam, kas ir te sirsniņā, ko mēs ļoti vēlamies un daram to. Man šodien bija plānots tur augšā sniegotajos kalnos braukt un tur bija baigais augstums, es nolēmu, ka nē un izvēlējos šodien sajūtu, ka man jāizvēlās vieglākais ceļš. Un tieši vieglākajā ceļā man pazuda bremzes mocim. Un visi sakārtojas tā, kad es dabūju vienu fantastisku moci vietā, par ko esmu kādreiz sapņojis. Kad es kādreiz varētu izbraukt ar tādu moci, es nesaprotu, kā tas ir ar tādu lielu vācu darba zirgu izbraukt. Un reku viņš man ir, un es viņu braucu. Ai, sapņi piepildās, bet tā, ka mēs klausām sev sirsniņu, tā riktīgi ieklausamies. Tā kā paldies visiem tiem cilvēkiem, kas man atbalsta, ir klātesoši, kas mīl mani, kas piedomā par mani. Tā kā sirsnīgs jums paldies. Es braukšu tālāk. Brum!
Nu, mēs kaut kur tur augšā rāpsimies tajos kalnos. Tas ir tiešām tāds absolūts fenomens kalnos braucot, ka skatoties uz augšu, kas ārprāts, kur es braucu, tas ir tik augstu un bailīgi. Un tad, kad lēnām tā kārpjās augšā, tad nemaz tik traki neliekās. Paskaties, 1, 2 čik un te jau esi augšā. Bet, protams, skatoties uz leju, nu, tagad ir bailīta. Ir bailīta skatoties uz leju, bet kopumā uzrāpties augšā mocu, tas nav tik traki, vienkārši līkumo, brauc pareizi vadi moci un viss ir kārtībā. Nu, tāpat tās arī lejā. Sākumā liekas, ka bailīgi, bet, kad sāk darīt, jau nav nemaz tik traki. Vai, kur skaisti šeit ir. Lokal, es jau nebiju izdomājis, kad te braukt iepriekš. Vienkārši braucu, izvēlējos kaut kur ar pirkstu iedūru kartē, braukt pa šejienu. Nu, paskaties, reku lietus sekas ir. Visi lauki pilni ūdenī. Jā, iebrauc vienā ielajā, pilns ar siltumnīcām, baigais vējš. Un tāds sajūt, jā, ka viss mitrums ir sapecējis šiteni. Paskaties, kādā es akmeņainā vidē esmu nonācis. Vienīgi akmeņi, un starp tiem akmeņiem kaut ko tur arī dara. Pārliek, panēsā. Ej, tu nos, paskaties. Vienīgi akmeņi un pa starpam kaut kādi koki. No kalniem, braucot ar vēju, sauli, viss kaut ko pēc nonāk ielajā skaistā. Pēc brītiņā, ka jau būšu kaut kur kādos kalnos un nu, brīnišķīgi skaisti. Nekad nevar neko zināt, kur es nokļūšu. Skaisti kopti lauki, viss skaitās simetriskās līnijās. Pēkšņi skaists tilts, dambis slīpsvītra. Mamma mia! Jā, tagad vēl vējam bija jāuznāk. Bļāj, ka mēs augsti esam. Reku mana pilsētiņa laikam ir Lanjaron. O, ir kur ēstuvīte, viena vaļā, veikaliņi.
pavisam nejauši. Muchas gracias. Tādā interesantā vietā. Alus un forša muzika. Alus un forša muzika. Bueno, para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi Ir noslēgusies 7. diena. Superīgākā diena. Jā, viss sākās ar lielu sapni, apbraukt Sierra Nevada apkārt un saprotot, ka tur būs 25 metri sekundē vējš, būs kā minimums -1 grāds, jo tur pār kalnam jābrauc, es sapratu, brauksim pretējā virzienā. Un kā rezultātā, jā, mocim nojuka bremzes, kuras pēc tam atjaunojās, nezinu kāpēc. Iespējams ar ABS problēmas vai kaut kas tam līdzīgs, bet jā, vietā dabūju vienu sapņu motociklu. BMW GS 1250 kubikcentimetri. Vācu traktors, divāns un ir super braukt ar viņu. Absolūti komfortabli. Un es esmu nonācis pilsētā Lanjaron, kas arī atkal kalnos ir. Kā parasti kalnos, man jau kalnos patīk. Un iedomājies, es tā vienkārši atvēru karti un apmēram, kur es gribu būt, kāda cena. Man cena bija robežās 35 līdz 45 eiro, ideālais variants. Iebakstīju pirkstu, tur tāds ir, atbraucu. Fantastiskākā pilsētiņā ar savu vecpilsētas šarmu. Viss vienos ziedos, puķpodos un tik bezgalīgi skaisti. Un pats foršākais, es patrāpījos uz vienu koncertu tādā alternatīvā vietiņā un 7 eiro samaksāju. Aliņš bija iekļauts cenā. Super, pavadīju laiku, kādu stundiņu es tur atpūtos un padejoju pats ar sevi bariņā kopā ar visiem. Un tad tas ir tas mazais stāsts, ka tad, kad mēs ļaujamies pilnībā iebakstīt pirkstu kārtē uz turieni, un tad notiek brīnumi, tad nāk atpakaļ. Līdz ar to man laikam šī diena tā ļaušanās diena pilnībā, es absolūti ļāvos un notika brīnumi. Jā, tas mocis un tagad šī pilsēta ar to foršo koncertiņu. Vienīgais, kas man vilšanās, bija paredzēts, ka būs skats uz kalniem. Un man skats uz kalniem virziens ir principā tas, tikai priekšā vēl viena māja ir. Rītā būs viena fantastiska, interesanta, neparasta tikšanās ar vienu foršu cilvēku. Viņi būs laikam 2 īstenībā, bet to jau tad rītā. Braucam tālāk. Čau!